Aptuveni 13 km no Jēkabpils pilsētas atrodas Kūku ciems. 1945. gadā Krustpils pagastā tika izveidoti vairāki ciemi, kas 1954. gadā apvienojās un tika izveidots Kūku ciems. Agrāk Sūnu stacijas apkārtnē bijuši plaši meži. Muižnieki šeit izcirtuši mežu pārdošanai. Ērtākai mežu materiālu eksportēšanai tika iekārtota dzelzceļa pietura. Vēlāk uzbūvēta stacija. Tā kā no šejienes sākotnēji tika vesti tikai kokmateriāli, tad stacija tika nosaukta par Koku staciju, kas latgaliski skan Kūks. Vēlāk, veidojot literāru valodu, stacija tika nosaukta par Kūkām, mainot nosaukuma jēgu. Kūku ciema platība ir 114,4 kvadrātkilometri. Šeit var redzēt, cik daudz iedzīvotāju dzīvoja Kūku ciemā no 2012. līdz 2024. gadam. Sūnu skola dibināta 1920. gadā Maijas un Jāņa Sūnu mājās pie Sūnu ezera. Tā radies skolas nosaukums. 1926. gadā Zemes komisija piešķir zemes gabalu skolas būvniecībai netālu no Kūku stacijas Meža ielokā. Pie šīs skolas atrodas Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vieta. Zejā Sūnu pamatskola ir dibināta 2007. gadā kā speciālā internāta pamatskola. No 2022. gada 1. septembra sākās Sūnu pamatskolas dzīve jaunā veidolā, jo tika pievienotas Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Mežāres pamatskola un Vīpes pamatskolas. 2022. 23. mācību gadā skolā mācījās aptuveni 200 skolēni.